Labdien, mans vārds ir Laila, un jūs skatāties manu rokdarbu dienas grāmatu. Savās dienas grāmatās es stāstu par saviem atdījumiem, izšuvumiem, izlasītajām grāmatām un citām tam līdzīga veida nodarbošanām. Ja tev šīs nodarbošanās ir saistošas, tad laipni aicinu noskatīties šo video. Nelielam ieskatam to, ko šajā dienas grāmatā varēs redzēt, es tā ceru. Šodien ir 2026. gadā 16. jūlijas, jau vakarstunda ir, tūlīt laikam 7 būs vakarā. Un es tā īsumā pastāstīšu par to, ko es varētu sadarīt šajās tuvākajās 2 nedēļās līdz 31. jūlijam. Tā, sāksim ar to, ko es jau pieteicu savā pēdējā video dienas grāmatā, un tā kā sāku darīt, tas ir mans sienas dekors rudens noskaņās. Es tādu ideju biju pasmēlusies Pinterestā un pagājušajā gadā es viņu nepabeidzu laika ziņā, un varbūt nebija tā prātīgi arī apdomājis, kā viņš man varētu sanākt. Un tad es, kad tur sāku mēģināt veidot, kas man tur būtu vai nebūtu, tad jau arī rudens, kā teikt, beidzās. Un tā es viņu noliku malā, un tagad izvilku ar domu, ka tomēr vajadzētu pabeigt. Man šis te baltais apakšā, kas ir zem šīm ozo zīlītēm un lapiņām krāsainajām, tas būs tas pamats, pie kura tiks visi šie te elementi piestiprināti, un dzīvokļa gaitenī tur viņiem būs tāda vietiņa, kur tā kā interjerā iekļausies man šis te dekors rudens sezonai. Lūk. Tad man te vajag šo te balto pamatu, man vajag pabeigt, es viņu pārtamborēju, viņu biju uztamborējis, bet man viņš bija pa platu un bija par lielu tamboru, tad viņš bija tāds diezgan tāds neturēja tādu diktu formu, tāds viegls bija. Man likās, ka man gribētos viņu stingrāku. Tālūk. Tas viss pasākums man ir veidots no Garn Studio dzijas, drops, karizma, te dažādām krāsām. Visas tās ir šī te artikula dzija izmantota vilnas, 100% vilna. Tā bija, es tagad nejaucu kaut ko, jā. Lūk. Tas ir tas īsumā, kas ir. Tā, man te tā kā. Lūk. Tad vēl kas ir ar adīšanu un tam līdzīgiem pasākumiem. Protams, turpināšu adīt savu Hanēju džaketi pēc Annas Venzela apraksta. Dāņu dizainers. Tā, es arī varu parādīt. Tā, šādi te. Man viņai ir tie garumi, tur ir arī Ravelry, ir arī pieejams bildes, kur ir garāks šī te jaka viņai adīta. Man te arī ir, bet es tur neņemšu ārā tās bildes, jo tur uz tās bildes ir arī tā kā pats apraksts publicēts. Tā kā laikam nebūs korekti, ja es te vicināšu arī aprakstu, jā. Tā, es šo jaku adu no 3 dažādu dzīvu salikumiem. Viena ir mohaira uz zīda, otrs pavadiens ir 50% merino, 50% zīda, un trešais pavadieniņš ir kašmīrs. Ādu ar 4,5 adatām, kā arī aprakstā vairāk vai mazāk es vismaz paraudziņš man trāpījās. Es visu laiku gribu nomērīt savu jaku, šā brīža nemazgāto, kā man tas blīvums ir sanācis, jā, jo, paraugi nevienmēr atbilst, tagad uzsāc adīt patiešām izstrādājam. Bet es kaut kā to nekad neesmu, man pāris reizes tā doma ir ienākusi prātā, bet neesmu vēl to izdarījusi. Tas ir no adīšanas, kas man būs. Tā, tad ātri vēl izšūšanā. Tā, es tagad parādīšu darbu.
Man vēl nav šobrīd, kad es ierakstu šodien 16. jūlijā šo te ievadu, tad vēl nav publicēts video, kuram nosaukumu es arī vēl neesmu izdomājusi. Bet ir man plānā publicēt viņu starp 16. un 31. jūliju kaut kādā sprīdī, kaut kur pa vidu droši vien. Es viņu nopublicēšu. Un tur, tai video būs stāsts par to, kā es esmu uzsākusi izšūt, cik es uzsāku, 6, laikam, ja tagad nemaldos, darbus jauns. Un viens no tiem ir šis te skaistulis fazāniņš. Tas ir zīmola Mareika, tā laikam jāizņem ir ārā. Mareika izšūšanas komplekts. Es viņu izšuju uz lina auduma svaigarta. Man te ir izšūti, nezinu cik daudz, bet ir kaut kādi, tā kā es viņu tagad izšūtu, tā, šitā te viņš ir pareizi laikam, jā. Es sāku no vidus, esmu sākusi, un šis man būs kaut kad nākotnē dekoratīvais spilvens. Man vēl ir vēlme nopirkt vēl vismaz 2, teiksim tā, dizainus, kas iekļaujas manā idejā. Te šajā buklotiņā man šķiet viens no tiem arī, jā, rekur tāds garausis ir. Un vēl 3, bet es tagad varu sajaukt, kas tas bija 3. Kaut kāds vēl tur bija meža zvērs, arī līdzīgi kaut kā tāds. Lūk, tad šo te fazānu es sāku, viņš man bija tajos 6 tajos uzsāktajos darbiņos, un es viņu šobrīd izvēlējos kā turpināt. Nezinu, vai uz nobeigumu, vai pašošu kādu laiku, un tad pamainīšu. Tas viss atkarīgs, kā teikt, no manām personīgām vēlmēm un noskaņojumiem. Tā, te ir diedziņa, es te viņus esmu uzlipinājusi, tā, tos visus nepieciešamos, kas nāca līdzi komplektā, tos diegus, es uzlipinājusi uz šādu te magnetizētu kartonu gabaliņu, kuru, kad man paliek pāri diedziņš no izšūtā, un tālāk, par cik tas audums nav kā, piemēram, kā aida, ja, ka tur var tā skaisti sadalīt par 10 rūtiņām un tad tos kvadrātiņus kaut kā iezīmēt. Un tad šeit es, protams, ar tādu mazohismu nenodarbojos. Es viņu te sāku no vidus un tad, kā teikt, pa aplī, kur tur cenšos šūt, ja. Te ir tāda schēma, te ir tā. Viņiem ir arī elektroniskā, ko es arī pamēģināju, saucās, kā tā aplikācija saucās? Izkrīt no prāta, vecums nenāk viet. Labi, nākošreiz, kad es pieslēgšos un stāstīšu par šo darbu. Fantastič, laikam, tā bija, jā. Te ir nāc iekšā QR kods, uz kuru pavirzot, tevi aizved uz to viņu mājaslapu, un tu vienreiz to kodu vari, kā teikt, to schēmu aktivizēt vienu reizi, otrais to kodu vairs izmantot nevar. To QR kodu. Tā. Tas ir viens, un tas ir tāds, nezinu, liels vai ne liels, bet es viņu tādu kaut kā pieskaitīju pie lielajiem saviem darbiem izšūšanas. Un tad man ir tā padomā vēl divus tādu paralēli virzīt darbus. Es viņu tādu par mazo darbu uzskatu. Man ir Etsīm nopirkts vairākas schēmas jau pāris gadu laikā es tur esmu sapirkus un man tur stāv. Un kaut ko domāju, nauda ir iztērēta un doma ir, kāpēc es viņas iegādājusies, arī vēl nav zuduša. Un tad es jau gatavojos ne tikai Ziemassvētkiem, bet gatavojos arī nākošajām lieldienām, un man virtuvē ļoti labi iedarētos. Man ir tur tāds, dekori, keramiskie, koka, kaut kas tam līdzīgs varētu tā apsaukt, jā. Un kur iedarētos arī šāds te
izšuvums ielikts rāmītī vai kā savādāk noformēts. Par to es jau tik tālu neesmu aizdomājusies, kā es viņu noformēšu. Nu, šāds te kundzītes un kundziņa zosu, jā, tā kā. Es viņu šūšu, ja man te nesakritīs ar, te ir gan DMC biediedziņi domāti. Tā, kur man tā atslēga ir. DMC biediedziņi, tā. Kādās viņi te mums piedāvā izšūt. DMC vai ko? Jā, DMC diegos. Es jau viņu te paskatījos, man tur praktiski ir ļoti maz diegu, tā, kas iet pēc atslēgas, bet man ir palikuši pāri diegi no maniem agrāk izšūtajiem izšūšanas komplektiem, un te kaut kādi tādi zaļi, zili, kaut kādi lilīgi rozā man ir noteikti tādi, jo es esmu izšūsi orhideju rozā, un tur bija tāda rozā lilīgi toņi noteikti, un zili un zaļie man bija tajā Luka S, kur es izšūju pēc Van Gogha gleznas to īrisus, man tur ir, nu, un tie gaišie oranžie, kas te ir arī vēl knābjos un ķepās, plezniņās, vai kā tas pareizi saucās zosīm. Tur un zelteni toņi man arī kaut kur ir krājumos, tā kā es speciāli, ja nebūs tieši tas numurs, diega numurs, kas ir pēc apraksta, es piemeklēšu savējos, jo, nu, ko es viņus krāšu, it kā man žēl mest ārā, bet šādā veidā, kur var, teiksim, improvizēt, es tajās schēmās, tad viņus varētu realizēt, lai man nav jātērē naudiņu kaut kādām atkal jauniem diegiem, kurus varbūt, nu, nezinu, kad man atkal vajadzētu, jā. Šādiem te maziņām darbiņām, jā, tādi atlikumi arī tieši ļoti labi ir realizējis. Tas ir tas, ko es varētu uzsākt darīt. Man audums arī kaut kāds atradīsies. Nu, tad saistībā ar izšūšanu, ja es tam rudenim tā esmu sākus gatavoties, es jau arī pagājušā dienas grāmatā pieteicu, kad es gribu noformēt šo izšuvu, man viņš ir izšūts jau kādu laiku atpakaļ, man šķiet pagājuši gadu es viņu kaut kā izšuvu, bet nenoformēju, jo viņš ir tā kā paredzēts noformēt banerē, bet man nav tāda iekārta, kur banerītī viņu, un es izdomāju, ka es arī, man tā sienas vieta, kur man viņu piekārt arī īsti vairs nav tāda, es nevaru atrast, kur es mājā tā organiski viņu varētu ielikt, un tad es esmu izdomājis, kā es savādāk viņu varu noformēt, nevis kā pie sienas pieliekam, bet savādāk, un man nav vajadzīgi ir vēl papildus materiāli, un tad nopirkt, un tad es varētu sākt noformēt. Kamēr man nav, man te iepriekšējās 2 nedēļas nesanāca laika pastaigāt pa veikaliem, es vienā biegājos, tur man neapmierināja piedāvājums, nebija tas, kas man vajadzīgs, un man nesanāca laika. Es ļoti ceru, šodien ir ceturtdiena, 16. jūlijas, ka rīt vai sestdien man sanāks laika pastaigāt pa atbilstošiem veikaliem, kur pārdot audums un tam līdzīgs šitās, nu kā viņš saucās, tam līdzīgs šūšanas piedarumu lietiņas un piemeklēt to, ko es esmu iedomājusies. Nē, nu varbūt tā, es ļoti ceru, ka ražotāji ir kaut ko tādu saražojuši, ko man vajag. Viena daļa noteikti, bet ir kaut kāda, ko es iedomājusies, bet vai tādi nopērkam veikalā. Neesmu stipri pārliecināta. Šeit es tagad nerādīšu savu dimantu mozaiku, kuru es man šķiet tajās 2 nedēļās nepieliku roku pēdējās. Jūlija pirmajās 2 nedēļās, vai man sanāks nākošajās 2, nemāku pateikt. Bet ja sanāks, tad noteikti es tagad viņu nevilku ārā, jo viņu man nolikt ir tā. Nu, un, protams, turpināšu lasīt šo te Niklasa Nāta Odāga grāmatu sēriju 1795 pēdējo šai sērijā, kas ir par šiem te visiem notikumiem, pēdējo no 3. Un kas būs nākošā, to es uzzināšu, tā kā izlasīšu šo grāmatu. Es atkal iešu savā grāmatu izvēles ratā, griezīšu un izvēlēšos.
kaudzīte tā, kas man ir tai ratā savadīta, jau ir, kā teikt, sadilusi uz pusi, bet tur ir vēl pietiek ko lasīt. Tālūk. Es ceru, ka neizskritīs man atkal kaut kāda grāmatu sērija, kad man, jā, lai gan tur ir sērija, kas var aizraut. Labi, pagaidām viss. Tiekamies, kad būs kaut kas pabeigts, vai būs kaut kas iemesls man pieslēgties un šeit pačalot. Lai jums veicas, tiekamies vēl. Labrīt, ir 25. jūlijas. Dažas minūtes pār 9. Tikko ir atvēries mans video, kurā es YouTube kanālā manā, kurā es rādu un stāstu par 6 izšūšanas darba startiem. Un vienu no šiem darbiem es esmu paņēmusi uz nobeigumu. Un esmu pavirzījusi. Un tas ir zīmola Mareika. Šīs te fazāniņš. Šo te es izšuju. Tas būs mans pirmais no, vismaz 3 dekoratīviem dīvāns pilveniem. Nākotnē kaut kad taps. Man ir nopirkts pirmais izšūšanas komplekts. Un tad vēl man, vismaz 2 es vēl gribētu nopirkt. Tur ar trusi, un tas laikam te bija, jā. Šādu te es vēl gribu nopirkt. 3. tad es tur vēl neesmu izlēmusi, kurš man patiktos labāk. Tā es domāju, faktiski man arī dīvānā, es tagad tā skatos, tur dīvāns viņš ir pietiekami garš, tur noteikti iekrīt arī vairākiem tādiem spilveniem. Atkarībā, cik viņi tur lieli būs, tad es skatīšos. Tālūk. Tā. Un es tā esmu viņu izšuju uz nobeigumu, kā es arī man šķiet tur tajā. Es atstāšu saiti uz to video, ja kādam interesē, var skatīties, kam ir saistoša izšūšana, kā tur man tas viss notiek. Startiņi. Tātad es esmu šobrīd šitik daudz tā izšūsi. No tās dienas viņš bija kaut kur pa vidu laikam. Es tagad jau to secību neatceros, kā man viņš tur, kādu es viņu tur paņēmu. Kaut kādu man te tuvojas pusē laikam. Es viņu izšuju pēc tās elektroniskās schēmas, ko piedāvā ražotājs. Un tur rātos procentus, cik izšūti, un man šķiet, ka man ir šobrīd kaut kur tuvu pusē. Puse tīri 50% nav, bet ir izšūti tā, tad te ir tas te, tad es šo te, tagad te šito ziedu man tagad te jāizšu, un tad es iešu uz otru pusi. Un tālūk. Putnam laikam galvu pabeigšu, lai tad jau viņš ir patiešām viss. Un atpakaļ dūrieni man te vēl paliks arī, jā. Tālūk, tas ir tāds. Tur tajā video es visu stāstu par to, tā kā es šeit vairs jau neatkārtošos. Un tad es teicu, kad es tos visus darbus esmu savadījusi te savā laimes ratā, līdzīgi kā grāmatām, tā liekam. Tā, tagad kaut kāda reklāma. Tā, kur es viņu varu aizvērt, tā. Nē, tas nav tas. Vispār aizvēru. Jā, tagad jāgaida, kamēr reklāmas. Te man būs. Tā skan arī vēl iestot kaut kādu nevajadzīgu. Tālūk. Tā kā tā, tūlīt tās apskatīšos, kuru es tad šo es uz nobeigumu, bet to, ko es tagad centīšos te. Nezinu, vai es viņu šodien tad sanāks, jo es tagad, kad beigšu ierakstīt video, tad es mēģināšu sākt. Es esmu sapirkusi materiālus vienam no noformēšanas darbiem, otram tiem Ziemassvētku rotājumiem man ir ceļā audums, es Etsī tur nopirku. Un kaut kur ir no Vācijas līdz manai pasta nodaļai, kaut kur tai starpā viņš ir šobrīd. Tā, varbūt man šits jāspiež, viņš tik baigi garā tā reklāma. Tā,
Tā, aha. Tā, tagad te visi ir, jā. Nu, lūk. Te viņu, laikam tā gaisma atspīd, tā lietas kā gribi tur ir. Tā, mēģināšu, te varbūt viņu šitādā te veidā. Aha, tā, lūk, tā es viņu. Te man, man ir nosaukums, nenomainīju nosaukumu, būs jānomaina man iesāktie savadīti visi tā. Cik ta man te ir? Tā, bet kas ta man te ir? Nē, tas nav tas. Un tālāk pati biju apjukusi savā planšetē, ko es tur esmu savadījusi. Tā, man ir aktīvi izšūšanas process, tāpēc man likās kaut kas nav riktīgi, pa daudz man tur tajā bija. Tā, tas ir kaut kas cits. Tā, man te ir 2, 4, 6, 9 gabali, jā. Fazāns arī, fazāns, ja man trāpīsies, tad es viņu, kā teikt, griezīšu vēlreiz, jo fazānu es jau uz nobeigumu velku. Tā, tad man te ir visi tie, kas man ir aktīvi iesākti. Tā, spiežam pogu. Tā, ko te viņš man tagad? Vilkus manus, tā. Tā, es varu parādīt, kas tur pēc nosaukums nav Lukas, tā. Tā, Lukas, tā ir lielā kaste, tā, kur ir lielā kaste. Tā, Lukas. Šitā lielā kaste, tā, tūlītās es viņu izņemšu ārā no mapes. Tad es tagad kādu brīsniņu, šito gan man jāliek rāmī, es nešūšu šito uz izšūšanas rāmi. Tagad tā nāc nosti. Tā, tad es tagad šos te skaistuļus abus divus paņemšu, pavirsīšu, es viņus šuju. Tā, kas man te ir izšūts, tā, kur man tagad audekls ir ielocīts, tā. Tā, audekls man ir ielocīts, un man ir izšūts tajās pirmajās 3 stundās, ko es rādīju tai video, man ir šāds te iesākums. Tagad es viņu varu likt rāmī, viņš ir ar overloku, ko es esmu nolaidusi, un varu likt rāmī un šūt. Jo šo te noteikti ir jāšuj, lai es varu nolikt schēmu sev priekšā un raiti, tad man noteikti 3 stundās izšūsies krietni vairāk. Nekā tur galvu grozot uz sāna, kur tur blakus tev ir kaut kur, kas šujot uz šitiem izšūšanas riņķa, tad es te, man ir sarežģīta te nolikt schēma, kas ir, samērā, viena lapa ir samērā liela. Viņa ir tādā A3 formātā, un līdz ar to, līdās es te visu, viņa ir A3, šāda te viņa liela lapa ir viena, jā, kur es viņu te varu uz tāda uzkabināt. Nē, tad es uz rāmi, ja viņš man rāmi, un tad, jā, tad es arī salīmēju, jo te ir 8 lapas, un tad es salīmēju viņas te kopā, viņas sanāk, tā 8, ja lapas tā viņas ir sadalīts. Es šitā tešuju, tad es šitās 2 lapas, kas pēc numuriem salīmēju, un tad te augšā tālāk, kaut kā tā es tad viņas arī virzu. Un man ir tad ērti šūt un aizkrāsoju, un man tas kanva laikam šitā, man vienīgi kanva laikam ir jāsarūto. Bet laikam tagad man pietiek, jo kamēr es šito sarūtoto, jau arī Dievs viņi zina, kad es viņu aizpildīšu te arī. Un es ar vēl to veco zīmulu esmu, viņš man tāds nevisai vairs bija, un tie jau kaut kas īstis, man te jāpāriet ar jauno nopirkto ir, lai tad te sadāk man kaut kā izdzisīs ārā vēl. Un tad, vajag sarūtot sadāk te tās krāsas, lai vienkārši nekļūdos, un man ir kaut kā pēc kā orientēties. Lai kļūdas pēc mazāk iespējams ielaistos, lai gan, viņas jau mēdz, un sevišķi es jau kaut ko fonā
tur nevis vienkārši klausos, bet skatot, ne jau pa lielam jau es kaut ko, kas skatās televizors izslēdz kaut kas, pārstrējumats YouTube iet kaut kas, vai tur skatos tur pasaules ziņas kaut kāds, vai kāds films, seriāls, tad, labi ziņas tur pa lielam, bet kaut kas ir, piemēram, kaut kāds detektīvs seriāls, kad iet, tad vai kaut, ka tur jāseko līdz sižetam un tā kaut kas tur, kaut kas arī jāredzi, kas notiek, tad novērs uzmanību vai aizdomājies par to, ko tu tur klausies, redzies, un tad kāds, ne tur to krustiņu tu nomet, un tad sāc domāt, kur ir, un tad šādi, kad sarūto, tad vismaz var norientēties, kurā vietā tu esi nokļūdies, vai arī, kad ir rūtiņas, tad tev neļauj nokļūdīties. Tālūk, laikam tagad jau es gan viņu nesākšu šūt, bet tad, kad es man roka sniegsies pēc kaut kāda izšūšanas darbiņa, tad šis būs tas darbiņš, kuru kaut kādu brīdi nenoliekot robežu, es viņu pavirsīšu. Tās noteikti būs vairāk kā 3 izšūšanas stundas. Jā, tad pēc apstākļiem neliksim rāmis. Jā, mums šeit brīvība. Tā, tas ir laikam, šajā dienas grāmatā par izšūšanu, kā tādu konkrēto izšūšanas procesu, laikam tas būs viss, tad nākošais jau būs augustā. Stāstīts par to, kā man iet, kā neiet. Ja es kaut ko vēl tomēr darīšu, tad es parādīšu vēl jūlijā. Bet pa lielam laikam šajās, kas mums jūlijā, tad, ka šodien ir 25. Jā, sestdien 25. Jā, šajās brīvdienās noteikti. Nē, rītdien, ja es arī šūšu, tad tās būs mandala, rīt ir svētdiena. Pirmdien ir jau darba diena un vakarā diez vai man arī sanāks pirmdien, un tur nesanāks man arī izšūšanu nodarboties. Tā kā laikam šajā dienas grāmatā par izšūšanu es neko vairs nerādīšu. Jā, varam beigt šai ziņā šo daļu. Šai dienas grāmatā video būs noteikti parādīšu, kā mana jaka turpinās. Adīšanā ir tikai jaka, tā kā nekā tur arī, ja tas būs kaut kāds vēl viens nobeiguma pieslēgums būs. Grāmata man arī, tā kā gribētos izlasīt, pabeigt, bet vai šajās, tā kā es varētu būt. Es dimantu mozaiku esmu palikusi, bet es ceru, ka es vēl man gribētu, ļoti gribās dimantu mozaiku pavirzīt vēl. Es te vienu vakaru pasēdēju, pāris stundas paliku. Pagājušās brīvdienās, jā. Pavirzīju tur diezgan tā, jā. Un man gribās atkal. Un, vēl pādīšu, laikam neko citu, tad jau es, un šodien es te līdz pāris stundas man ir laika, lai es varētu kaut ko noformēt tam savam, tas noformēšanas darbs, kur viņš man ir, kur es esmu nolikusi viņu, es te viņu laikam ieliku atlīk, ne? Kur es viņu ieliku, es atnesu mājās, līdzi viņš uz veikalu, ko gāja. Kur es viņu noliku? Es viņu nevarēju nekur tālu nolikt. Kur ir, jā. Tā, šiem te izšuvumiem Ziemassvētku rotājumiem es no Etsy pasūta jaudumu otrai pusē, un tagad es šodien mēģināšu sākt šo te Harvest Trio no Gymshark noformēt. Otrās pusē, tur nopirku furnitūru, ko man vajag, un tad sākšu. Labi, ja es pabeigšu, tad es atrādīšu vēl šo te, bet, ja nepabeigšu, tad droši vien, bet man gribētos pabeigt. Tagad ir pāris stundiņām darba, tā kā es esmu iecerējis. Labi, tiekamies vēlāk. Joprojām 25. jūlijas, tā kā pulkstens jau pāri pusdienām tuvojas. Cik 3 cauri, jā. Kaut kāds 6 stundas pagājuši. Viss šitās 6 stundas. Es nebiju aizņemta ar saviem rokdarbiem, darīju arī ko citu un tā tālāk, bet saule pazuda un
no loga un pazuda laikam izskatās, ka šobrīd vispār kaut kur pazudus aiz mākoņiem. Un var ieslēgt kameru, lai nežilbina acis te, un tas, ko es gribu parādīt, saules gaismu, lai netraucē tiešā saule logā. Nu, jā. Ko es te garu par tam saulīti? Saulīti ir forši vasarā. Jums šortas ir kaut kā saistīts ar zīmolu Mill Hillary, un tur tāds, viņš ražotājs viņu tā kā piedāvā, viņš ir šūts nevis uz audekla, bet viņš ir šūts uz lina lentes tur, un arī tādas kaut kur gar malām iet tāds lina, tāds dabīga lina krāsa, pelēk tāda, tas, vai kā tas lins skaitās, ja lina tāds, tas lina dabīgums, ja tas vintāžais, nebalināts lins, laikam tā pareizāk būtu jāsaka, ja. Tādas lentes izšūts, un tā kā iekārts tā kā tādā banerī, tādā augšā belpuls, vai kā viņš varētu nosaukt pareizi. Nu, lūk, man tāda belpula nav, te nekur Latvijā tādu, es te pat biju uz kaut kādiem tiem krāmtir veikaliem, aizgājusi arī neko tādu neatradu. Un es tur paskatījos eBayā, Etsy, nu, kaut kā, man palika nauda žēl vienkārši. No vienas puses tērēt un sūtīt, un jā. Un tad es izdomāju, es viņu vienkārši noformēšu. Man arī tad arī, un vēl, kas man arī tad ir pie sienas, kur es viņu varu pielikt. Un es izdomāju, ka man pie sienas tā īsti nebūs, kur viņu pielikt rudeņu sezonā. Tāpēc es viņu neformēšu tādā veidā. Un es izdomāju, ka es viņu tādā, nu, nezinu, kā nosaukt pat šādi te. Es uz tāda uzsēju uz tādu kartoniņu, otrā pusē aizliku ar šādu te audumu. Tā, noliksim šitā te. Es audumu savu kaut kur, tā kā vēl laikam šūvai nebija vēl izšuvusi, pasūtīju Etsy no viena poļu veikala, Polijā esoša. Nu, lūk, te viņš tāds ar pērlītēm, tas ķirbis izšūts, tur bija dimsī pašai bija diedziņā, tur arī nekā nebija, viss bija pašam jāpiepērk, dimsī diegi un pērles. Es tagad neatceros, vai ražotājs piedāvā izšūt viņu kaut kādos ar rokām krāsotos arī diegos, to es tagad neatceros šeit, bet laikam, ka bija vienkārši dimsī. Tādas trīs. Es viņu esmu uzlikusi vienā no mūsu rokdarba veikaliem tādu mini, tādu, kā viņš saucās šitas, te tas māksliniekiem, tas, nu, lūk, un tad es domāju viņu šādu te atstutēt. Tā man kaut kam arī jāpagriež atpakaļ ir. Šādi te atstutēt. Es uzsēju viņu, man kaut ko nav savākts pa grīdu mētājs. Tā, tagad kur iegāja. Tāds man ir tāds viegls kartonīšs, te tāds putuplasts ir pa vidu. Es nezinu, vai viņš pat kartons saucās. Nu, var saukt pa kartonu. Viņš tāds viegls ir, nav smags. Un es viņu pa vidu esmu uzsējusi viņu šādi ieliku te, šitai priekšpusē esmu te aizmugurē ne, bet priekšpusē ieliku sintaponu, 2 kārtas un pa vidu uzliku vēl vienu kārtu, bišķiņu ne pa visu dienu, kaut kur kādu 1,5 centimetru no katras malas šaurāku. Un tad viņš bišķiņ tāds, nu, apaļš ir no virsas, tāds nav tāds. Nu, lūk, uzsēju es vispirms šos te guvaņus, uzsēju es tādā veidā, ja man tagad kādai te bildei, ne šitā bilde man te ir aiztaisīta, ciet man vienai nav jābūt aiztaisīta. Aha, šitā man nav aiztaisīta ciet. Man te ir arī viens izšķuvums, kur es pat esmu iesējusi šādā pašā veidā, es viņu arī te nodiegoju šo te darbiņu, un tad
uzlīmēju, te bija šī tāds flizelīniņš uzlīmēju, tā, neredz laikam kamerā, uzlīmēju tāds plāniņš, flizelīniņš. Uzlīmēju uz abiem audumiem, gan virspusē, gan otrai pusē uzlīmēju flizelīniņu tomēr. Un, jā, un tad nodiegoju viņu tā, ar adatiņām viņu piespraudu ar kartonu maliņām, un tad viņu nodiegoju. Un tad no otras puses ar neredzamo tādu dūrienu es viņu te pa visu apkārt šādas te. Es arī centos, lai tās vārnas tā smuki te pa vidu trāpās te. Tā, lai galīgi nav kaut kādas puses. Nu, te jā, šitien te apakšdaļā nesanāca. Man, protams, nav man tik garš. Tāds viņš ir, lūk. Nu, tā. Nezinu, vai es te biju domājis, varbūt tās kaut kādu samta banti te augšā uztaisīt. Augšpusē tur ir tāds, tā kā šitai te vietā varbūt tās kaut ko, vai kaut kāda samta, kaut kādu melnu ar kaut kādu, nu, kaut kādu no šiem te toņiem, kas ir putnos, vai tādu kaut ko iestrādāt, te uzsiet tādu, nu, nezinu, par to es vēl padomāšu. Vai vajag, vai tas nebūs pat daudz, jo tie putni paši tām pērlēm ir laistās tagad, kā viņiem tas apgaismojums krīt virsū. Tā kā, nezinu, kā tur kamerā, vai tas ir redzams, bet man tā dabā viņš tā smuki laistās tās pērlītes. Nu, tāds man dekors rudenim ir uztaisīts, tagad viņš jānoglabā būs kaut kur. Jā, nu, tad rokām es piešu te. Tā, kā es te varētu parādāt, laikam kameru vēlreiz atpakaļ. Te es viņu te tā neredzamo dūrienu apšuvu visu apkārt, un tad vēlreiz es apkārt to lentu, tādu tā kā aizskarta auklu, kaut kāda dekoratīvā vai spilveniem, kur viņus dekoratīviem mēdz izmantot. Te es aizmugurē, nu, varbūt tas savienojums man nav tāds ideāls šai vietā, bet es tā nevaru izdomāt, kā viņu varētu, jo viņš, nu, kā teikt, viņš ļoti uzmanīgi, ka viņš te neirst, tad nedalās, nekas nesāk spuroties. Tā kā es viņu tur iestūmu, tos gals ar skoču tur aptinu un iestūmu iekšā, lai viņi tā kā nespurojas. Nu, tā. Bet es domāju, ka nav tik traki, ka būs labi. Ka priekš pirmās reizes tādu lentu šuvu apkārt, ka būs tīri ok. Tālūk. Man tāds pirmais noformējums rudenim ir gatavs, jā. Tas, ko es tur tamborēju, ko es te rādījusi ar tām ozozīlēm lapām uz tā baltā, man likās, ka man tas baltais diegs man vēl ir karizma, bet man nav. Es te biju iegājusi vienā no veikaliem, kur tirgo drobsciju, tur bija ļoti balts, man ir tāds, es pat nezinu, kāds man tonis, es neesmu apskatījusies. Tur pārdevēja arī nebija tādā labā noskaņojumā, un es jau, ka viņai sāku prasīt, viņi tur tādu neizrāda interesi kaut ko pārdot. Viņi laikam jau arī bija diena, tas jau bija vakars, varbūt bija nogurs cilvēks, nu, nezinu, fiskās mēs un visi cilvēki. Es tur nesāku ar uzmākties. Kaut kā ar acīm neredzēju, un garām ejot iegāju, nu nebija tādu, kā toņu man vajag, vismaz es neieraudzīju plaukta, un būs jāpaņem līdzi tas, un es nezinu, kur 2 veikali, es zinu, kad pārdod uz vietas. Es nezinu, man tā itaķeta pazudus, laikam arī ir kāds tur īsti numurs arī nemācīšu pateikt, atrast. Tā kā tas otrs dekors man vēl tad rudenim, ar tām, kur priekš koridora. Nu, šeit būs kaut kur man istabā. Kaut kur te patrošien uz rakstām galda man arī stāvēs. Viņš tagad man te ir vasaras tēma zivs tāda ar bāku, jā, lēmežvāku. Un tas tur spilventiņš, ne, tas viss no šī te darba, es jau neesmu. Pēc darba neko novākus, pabeigus, tā kā viss vēl procesā, kā teikt, iet man. Tālūk, labi. Laikam viss. Tiekamies vēlāk. Ir 27. jūlija. Vakars es te iepriekšreiz, ka pieslēdzos, te teicu,
kad rādīju savus izšūšanas darbus, kad šajā dienas grāmatā izšūšanas darbi vairs netiks rādīti, bet es biju piemirsus, ka šajās pēdējās 2 nedēļās, nu, sākot no, kas tas bija pa datumu, no 16. jūlija, es esmu iesākusi jaunu procesiņu nelielu, šādu te, ko es arī prezentēju šī video sākumā, šāds te lieldienu skaistules, kuras dodās svinēt lieldienas 4 zosu meitenes un zosu puikas, teiksim tā. Un es stāstīju, ka es viņu šūšu no saviem izšūšanas diegu atlikumiem. Nu, es tā esmu šo tos savākusi, un tad man šādi te 2 šīs te malējās te zosu kundzītes un kundziņš, es tā domāju, tas ir kundziņš, tā ir kundzīte, viņai te ziedu vainas, viņš rokā ir. Galvā, nevis rokā, vai ko es runāju, rokās viņai tur ir kaut kāds ziedu pušķis, jā, un tam ir olu groziņš, laikam kaut kas tāds varētu būt. Kāds garduma groziņš. Nu, lūk. Lai gan te tā, tas dzimums nav baigi nosakāms, nu, par cik tā ziedu vainags, te es viņu pa meitenīti nosauc, zosu meiteni. Lūk, šīs te 2 man ir izšūts krustiņi, nav atpakaļ dūrī, un te jāapšuj apkārt ir viņai un abām 2 un plezniņām un visam, kam tur jāapšuj. Tos tad es pēc kārtas viss, es nezinu, kas man tur paliks no tumšākiem diegiem, man tur jāpiemeklē pēc apraksta, tur ir tāds melni brūns, man tāda melni brūna īsti nav. Man te vispār tās krāsas ir, nu, kā jau es teicu, kad es, ja man nebūs tā, kas atbilst, es ņemšu to, kas ir, un es pat tā pa lielam tā baigi. Tā apskatos, kas tas ir pēc numura, bet ja man viņa nav, tad es arī necenšos meklēju to, kas man ir tajos pārpalikumos. Nu, un te viņas tādas 2 skaistuļi zosēni ir. Nu, patreiz, jā, nav viņi tik varbūt tik precīzi, kad nav tas atpakaļ dūriens vēl izšūts. Bet tā kā tā, es nezinu, bet man tā kanva kaut kāda, es viņu atradu, tā dimsī zīmola audums, tas ir, nē, man kaut kur te laikam es neesmu izmetus to lapiņu, kas te bija. Viņi man kaut kā nopirku, bet es sapratu, ka tas bija manā, kā teikt, izšūšanas rokdarbu sākumā. Ekriu krāsa. Tā, kur te rakstīts kāda kanva? Es pat tagad nenopētīju, es viņu atcerējos, ka viņš man tur stāv. Te varētu būt 25. kauns. Lūk. Nu, tas ir mazāks par 14. kauntu vai 28. 24. mazāks, liela mazāks, jā. Kaut kā tā. Tā, nu es to izdomāju. Viņš nav tīri balts. Tāds. Tālāk. Nu, ko te es te vairāk stāstīšu? Te nekā vairāk nav. Man te vēl 2 zosēni jāizšuj, un tad ir jāizšuj atpakaļ dūrītes. Tas uzrakst par priecīgām lieldienām. Tā. Un tā kā es rādīju vai stāstīju par to noformēto darbu, to Harvest Trio, ko es iepriekšējā pieslēgumā rādīju, es kaut kur pieminēju, ka es no Etsy priekš Ziemassvētku rotājumiem esmu pasūtījusi audumu tā. Un es viņu nākot mājās, man pasniegs jau bija iemetis paskastītē. Ui, kā roku parakstīts. Thank you. Aha. Tā. Kā roku te parakstu uz rēķinu. Thank you. Tā. Heidija man ir tādu atsūtījis no Vācijas. 2 auduma gabaliņi. Viens ir 0,25. Un viens ir 72 centimetri. Jā.
19. jūlijā es viņu nopirku, šodien mums ir 20 kāds. Nu jā, nepilns 10 dienas, 27. tur vēl brīvdienas. Tā bija laikam pat brīvdiena, kad es viņu pasūtīju. Tā. Tagad tā. Kaut kāds te ir vēl kaut kas ielikts, man te ir iekšā. Tā. Rekur, te ir viņas šitie te. Tā, tik tā neredzēs. Tas ir veikals, kur es pirku. Tā, ja kādam interesē, ielikusi viņu tādu šarmīti ir ar mīlestību, jā? Gatavots ar mīlestību. Tālūk. Tā. Labi, to mēs noliksim te. Aha, viņš tāds. Tas ir amerikāņu zīme. Labdien, 31. jūlijas. Ir laiks ierakstīt pēdējo video pieslēgumu šai manā rokdarba dienas grāmatā, kas ilgs no 16. jūlija līdz 31. jūlijam. Tad pavilksim strīpu visiem maniem padarītajiem darbiņiem šajā laika posmā. Es gan te iepriekš vienā no pieslēgumiem teicu, ka izšūšana vairs nebūs, bet tā, diemžēl nesanāca. Tiem, kam izšūšana nav saistoša, tomēr būs šajā video vēl izšūšanas stāsti. Man tā radās laiks, ka es varu izšūt, un vakar atnākot no darba, mana roka pasniedzās pēc šī te darbiņa, ko es jau te iepriekšējā vienā no pieslēgumiem prezentēju. Atgādinu, ka būs pielikta saitītē tam video, kur es uzsāku 6 jaunas izšūšanas darbus, un tā skaitā arī šo te zīmolu Luka S. Snowfall vilks, jā. Tātad es izšuju šādi te, un šai te, no šī te sāniņa vai stūrīša saukus esmu izšūta. Tā, man tur bija, stipri pamaz. Vakar es te aizpildīju, tie 10x10 lauciņš, tas viens ir šeit atzīmētais, tad es aizpildīju te, tā, kad ir te 3x3, un mans tāds mērķis, tā papīdīsim, mans tāds mērķis ir nošūt šito te aizpildīt, tagad sākotnēji visu šo te lauku. Tas ir tikai puse no šī te daļas, šī lapa viena, jā, tas zilais, kas tur ir iezīmēts, to tad es vakar arī aizkrāsot, pareizāk sakot, to tad vakar es te arī vakarā skatoties, kas notiek pasaulē, arī aizkrāsot, nagu aplausu. Lūk. Tas ir tas, ko es vēl te esmu padarījusi. Tāds tur, pelēki zilie toņi, visādas nokrāsas, tā kā tā. Tur arī ir tā, tur nekas vēl tie līdz galveniem varoņiem, te būs, kad nokļūšu kas tā ir uz otras lapas, tad te man jau kažoks varētu būt, kad šeit, varētu būt, kad arī šeit jau kažoks. Kaut kā nē, krāsu toņi ir vēl tie paši, kažoks vēl šitā neparādīsies laikam. Šito es nezinu, tas varbūt tās jau kažokam piederīgs būs. Tas varētu būt jau tajā stūrītī. Es tur rādu. Te būs kaut kur te es, ja tikšu, tad, ja šitien te kažociņš uz pirmās lapas man būs, tad būs labi. Vēl līdz tiem pašiem galvenajiem varoņiem neesmu tikusi. Praktiski arī tāds lielākā daļā. Tur, es tikai tagad pamanīju, ka te ir egla vēl. Kaut kā tā es tā nebija ieskatījusies. Tur ir eglis vai koks kaut kādu zīmi. Laikam jau eglis ziemā jāmežā. Lūk, tā kā tā. Tāds man te top. Cik es ilgi viņu izšūšu, es nezinu, droši vien te ir, šobrīd es te šī te sarūtoju pusi no mana darba. Es tagad esmu piespraudus to lapu, bet tur kaut kur ir puse. Praktiski, jā, kur ir puse, tur beidzās tā strīpa, augšējā pēdējā, kas ir, tā ir puse no darba sarūtota, un tur es uzliku, saskaitīju, ka tur ir 24,600 krustiņi. Man šeit ir, kaut kur šobrīd izšūti tā, ja tā 10x10, tas ir 100, un, skrūvēsies, 100, tad, tur izskatās, ka šobrīd ir kaut kādi, 1000 krustiņi, tur ir bišķiņi pāri. Tā kā man līdz 24,600 ir tās ceļš ejams.
Ja tā. Tad par tiem zosēniem. Es izšūs esmu visus 4 zosēnus, un pēdējo, ko izšūju, jau esmu arī viņam jau arī atpakaļ dūrienu aplikusi. Viņš ir, kā teikt, gatavs doties pasaulē ar burkānu rokās. Jā, tā kā tā. Viņš ir gatavs. Tur gan tie franču mezgliņi tādi, bet man tie franču mezgliņi no sākums domāju likšu pērles, bet tomēr atstāju tos, varbūt es vēl pārdomāšu, es to franču mezgliņu vietā, te viņi, kur te, viņas tā var parādīt labāk, te ir te kaut kāda franču mezgliņa tur uz štātas ir, varētu būt, ka es tās pērles tomēr piešūšu. Šitam zosēnam arī ir franču mezgliņi jāšuja virsū, nezinu. Paskatīšos, ja man nepatiks, tad es uzšūšu tomēr pērles un arī tam pāršūšu tos franču mezgliņus uz pērliem. Kaut kā man tie franču mezgliņi baigi nesanāk. Lūk tā, es jau esmu, kā teikt, atkāpusies no dizaineres piedāvātajām krāsām, ko jau es minēju, to iemeslu arī iepriekš vairs neatkārtošos, tikai var parādīt, ka viņai tie zosēni ir šādi, te tur tā. Te atspīd tādi, ir zils, tāds zaļš, tāds. Šobrīd man saule spīd logā, bet man vairs man nebūs laika vēlāk, kad saule pazudīs, tad man nebūs laika vairs filmēt, es nebūšu mājās, tā kā tā. Lūk, tas ir arī tāds darbiņš, tev nav daudz darba faktiski, te tos zosēns, to atpakaļ dūrienu, te pa vienu vakaru būs jāuzstājas, bet tas jau būs augstā. Tālūk, tad man ir dimantu mozaika. Es te šajās 2 nedēļās, 2 piesēdienos esmu viņu tā diezgan ievērojami palikusi, jā. Es gan te video sākumā, kad stāstīju, ko es gribu darīt, es neparādīju, jā, bet principā es šito te visu lauku, kur bija te kaut kādi caurumi aizpildīju, bet lielākā daļā viss šīs te lapiņas, viss šie te toņi, man te es visus esmu aizpildījusi, un šiten te, teiksim, tāds lauks, jā, te viss ar vienu krāsu, man tagad izskatās, jā, ar G krāsu, man ir viss jāizpilda, jā, tad teiksim tā, te es esmu tā arī to visu aizpildījusi. Te melnais ir daudz augšā, vispār te būs viss melns stūris tikai tālūk. Viņš tā saulē smuki laistās. Patreiz gan lampa atspīd viņām, bet labi, tā. Tas ir tas. Un pēdējā pieslēgumā es rādīju savu pirkumu un, sāku rādīt ar, kad kamera telefons ir uzlikt uz restartu un kaut kā es nepiefiksēju, ka viņš nav beidzis savu restartu, ieslēdzu un sāku filmēt, un tur man kaut kas tur, kā teikt, sagājuši rejā, un es neparādīju tātad to saldumus, ko es esmu nopirkusi no Etsy, tur viens pārdevējs Vācijā. Sāk stāstīt un aprāvās man filmēšana. Un tad es paliku pie tā, ka tā ir Hofmann fabrika. Te nav daudz, te 25 centimetri, es ceru, ka man pietiks visiem maniem. Te ir metri, cik te ir metrs? Tā bija tās metrs kaut kāds, metri 10, kaut kas tāds varētu būt platumā. Tāds audumiņš, tādiem zeltītiem, tādiem smalkiem zariņiem ar zeltītiem tādiem punktiņiem. Tāds, te maniem Ziemassvētku rotājumiem. Tā, laikam man tepat bija blakus. Tepat blakus nebija man. Es atkal kaut kur esmu viņas iebāzus, ka es nezinu, kur atvilkt. To atvilkt. Esmu kaut kur tālāk nolikusi. Labi. Tālūk, tas man ir. Un otrs ir tāds zaļš audums. Tāds arī tāds Ziemassvētku zaļš man šķiet, un tādām baltām sniega pikām, var teikt, kas ir iekrāsojušās zaļas. Tas man arī, par cik man ir tie milhili izšuvumi, tad es viņu varēšu izmantot tur, es priekš tā arī faktiski pirku, tā kā lūk tā, tas man tad ir šie te audumiņi nopirkti, te gan ir, te ir vairāk nekā metrs, te ir 75 centimetri laikam bija, ja es tagad atmiņu neviļu, man jau
ātri atnāca, kā jau es teicu, laikam, es nezinu, kurā brīdī, vai es to pateicu, jā, kaut kad diezgan ātri man atnāca. Te es esmu, tas ir tā kā, nu, no tāda Etsy veikaliņa, ja tur pārdevē. Te es iepērkos internetu veikalā, vienā Vācijas esmu iepirkusies kaut kādā 15. vai 12. datumā. 15. laikam tas bija. Un var teikt, es te viņiem vakar uzrakstu, kur mans sūtījums, kad es varēšu, kaut kā kad es varēšu saņemt savu sūtījumu vai kaut kā tā. Vai kad jūs man nosūtīsiet sūtījumu, manu pirkumu. Nu jā, kad jūs sūtīsiet man pirkumu, laikam, tā es viņiem apjautājos. Jā, un tad viņi atbildēja, vai atvainojamies. Nu, tur man ir pasūtījums tur materiāliem, kas it kā nevis it kā, bet tiek piegādāts no Amerikas, tiek ražots Amerikā. Tad viņi man atvainojās, ka viņi nevar nosūtīt, jo tur man daļa ir pirkumam no Amerikas precēm. Tad viņi gaida, kad tiks saņems, un tad man atsūtīs. Un paldies par pacietību, un kā viņi man tur uzrakstīja. Tā kā tā. Tad es nezinu, kad es vēl sagaidīšu, bet nu labi, tur man it kā no vienas puses nekas nedeg. Man tur ir, manam kuldīgas tautas tērpa kreklam, man tur ir audums, kur es esmu uzkārusies un netiek uz priekšu. Tad es tam savam rudens rotājumam ar tām zīlēm un lapām, ko es te vicinu jau kuro video, bet nekas uz priekšu neiet man. Man aptrūkās tas šī te panelītim, uz kurai stiprināšu tos visus dekorus dzija. Es tev iepriekš stāstīju, kāpēc man laikam pagājušajā es stāstīju, vai šajā. Dievs dod atcerēties. Kad es mainījusi esmu tamboradatu, izārdīju, kas man bija notamborēts, nomainīju tamboradatu, un man šobrīd aptrūkās dzija, un man vajadzēja piepirkt. Es domāju, ka man mājās ir, bet man mājās izrādījās nebija, un tad man nācās piepirkt vienu kamoliņu klāt, karizmu, jā. Lūk, nu tad cerēsim, kad es augustā arī ar to visu tikšu galā, jo tu jau pēc tam arī būs rudens, septembris, jau būs klāt pēc augusta. Tā, kas tad vēl man ir? Nu, un tad ir man jaka. Jaka. Hanē Jacket, Anna Venzela dizainere. Tā, lūk. Tā. Es ar viņu diezgan tā, kā teikt, nezinu, labi, ne labi, bet, nu, bišķiņ esmu pavirzījusi. Stāvs man ir gatavs, ja tad es no šitajās 2 nedēļās, nu, es katru dienu neadu, es adīju kaut, nu, nezinu, cik no šīm dienām es varbūt 5 vakars esmu adījusi. Es esmu noadījusi šo te stāvu daļu, esmu noslēgusi viņu ar adatuju, tas saucamais itāļu, ar adatu aizšūciet visus tos valdziņus, te 200 pāri. Un šobrīd man tad ir jāada aizdares vieta un apkakle. Un tad būs pieturknis. Es šī te pielikšu beigās fragmentiņus, kur es rādu, kā man viņa šobrīd izskatās uz manīm. Un vēl papildus būs, ja kāds atcerās, ka es adīju kleitu, sāku janvārī un pabeidzu māja beigās kleitu no lina. Nu, video man nāks palīdz šeit uzfilmēt, un kā es māku, tā es māju, kā teikt. Un tur tā esmu arī uzfilmējusi kleitu, to kā man ir, un arī informēju, nu, tur pastāstu, ko es taisos darīt ar šo kleitu. Tālūk, te es tad vairs netērēšu laiku tam. Tā kā būs vēl beigās ielikts fragmentiņš ar maniem 2 adījumiem. Tā, tad ir grāmata, kuru es te pabeidzu. Jūlijā, burtiski, var teikt, svaigi tikko pabeigta lasīt. Stāsts, es visu laiku baidījos, vienu brīdi es kaut kāds 2 vakars nelasīju, jo man bija bail par galveno varoni, kas ar viņu galu galā var notikt beigās. Un kaut kā man bija bail lasīt, kad kaut kādas, kad tās aizdomas, ka varētu viņu kaut kas slikts notikties.
ātrāk nekā tie sliktie varoņi tiek sodīti grāmatā, saņem sev pelnīto sodu. Bet vienalga grāmatas beigās man, ar galveno varoni, paldies Dievam, ka teikt, viss beidzās veiksmīgi, un viss kārtībā, tajos apstākļos, kādā viņa dzīvoja, tais laikos, ir viss ok ar viņu. Bet par to vīriešu kārtas galveno varoni pozitīvo, gan man, kā teikt, ja to jau filmā rādītu, es pat nezinu, es apskatīsies, vai pēc šīs grāmatas ir filmu uztaisīt, tad es noteikti apraudātos. Tālūk, jā, tā. Bija tā vērta, lai viņi izlasītu. Un, kā teikt, protams, es nezinu, cik tur vēsturiski pareizi viss tās aprakstīt, tās atdzīve un tā tālāk, tas ir tajā laikā, kā tas viss notiek Zviedrijā, Stokholmā. Grūti man komentēt, es nepārzinu to zviedru vēsturi tik labi, bet, pieņem, ka tā varētu būt, ko es esmu skolā lasījusi un mācījusies savu laiku, vai vispār par šo periodu, kur ir lasīts, tā kā. Jā, protams, tā izdzīvošana nav bijusi viegla tam cilvēkam tajā vidē, tajā laikā. Kā jau es te kaut kad iepriekš teicu, kad es negribētu dzīvot krinolīna laikos. Tālūk, tā, grāmatiņa ir, var viņa doties pie izlasīto grāmatu, pie izlasītām grāmatām dzīvot tālāk. Un man nākamā izvēle krita. Es kaut kā pa Skandināviju šobrīd literatūrā dzīvoju jau. Tad man bija, kas man bija iepriekš, man vīrs vārdā Uve, tas arī bija zviedru autors. Tad man bija Niklas Nāca Dākšīta sērija, 3 grāmatām zviedru. Un tagad es esmu Somija. Un pirms tam man vēl te kaut kad ziemā es lasīju norvēģu autori. Un tagad es esmu atkal uz Somiju pārcēlusies. Tā, šī autora es neesmu neko lasījusi, Vesto Šels, vai Šels Vesto, nezinu, kā pareizi. Šels Vesto, jā, Vesto uzvārds būs Trešdienu klubs. Šeit darbība risinās laikā, kad Padomju Savienība uzbruk Somijai par to viņu karu. Nezinu, pie kā es paliku, man izvanījās telefons. Lūk, jā, tātad man vēl ir, ko laikam es sāku stāstīt, ka man vēl ir Sigri Junset gaida vēl uz lasīšanu. Viena grāmata, un man ir vēl Larsonam tā visa sērija Millennium par Līsbetu Salanderu. Tur gan ir Larsons, jo pats autors ir sākotnējais šīs te varonas izgudrotājs, bet autors šai varonai un šim notikumiem sākotnējiem Millennium ir miris, un tad ir 2 rakstnieki, kas ir viņa šo te autori, galveno varoni ir virzījuši tālāk pēc jau saviem ieskatiem. To es zinu, ka man vēl 2 skandināvu varoņi vismaz vēl man ir, ko lasīt. Varbūt vēl kāds tur gaida uz lasīšanu aktuālajā manā grāmatu kaudzītē, bet tas man ir, kaut kā es pa Skandināviju te viens aiz otru dzīvojos. Tā, tas tad laikam manā jūlijā būtu viss otrajā pusē parādīts, izstāstīts. Tad vēl, kā jau es pirmīt teicu, man būs vēl stāstiņš par manu jaku, kā viņa tur man ir, un man būs vēl stāstiņš par manu lina kleitu. Un tad laikam tas ir viss. Es ceru, ka jums arī jūlijā atradās laiks tiem, kam interesē šādu rokdarbu saistoši kaut ko pašiem padarīt, neskatoties uz visādiem citādām blakus lietiņām, kas mūs vilina laukā no mājas. Un augusts mums noteikti neatņem šīs iespējas vēl doties ielās, kā teikt. Un viss, kas vēl notiek, Rīgā ir svētki, tā kā tur arī viss, kas notiksies un ir ko baudīt ārpus mūsu ikdienas hobijiem. Tālūk, jā. Labi, tiekamies tad augustā, lai jums veicas. Tā atrāda to, kā man uzadījies ir. Tā, 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 atrāda to, kā man uzad
Nu, šobrīd te viss griežās, jo nav apmalīts, un tā maliņa griežas uz iekšu. Nezinu, cik man, es pēc tā, kā tur rakstīts, izvēlējos izmēru, nu, savu resnāko ķermeņa vietu, plus 30 centimetri, nu, tādu brīvumu gribēju. Bet man liekas, ka man, nu, nezinu, varbūt tās arī ir tie 30 centimetri, un lielāk, tad man vajadzēja lielāku izmēru izvēlēties. Bet šobrīd, jā, te rokriņķi arī visi te uz iekšu ir iegriezušies. Tā viss tā padarīšana. Tā, lūk. Tā. Ir viņa man tāda, te man gurnu vidus, kaut kur, nu, viņa man tad pāri. Nu, nesanāk tīri pāri dibenam, ja viņš man te tur apaļums beidzās te, tad viņa man ir te. Tā te sāks kāja, jā. Nu tā, bet jā. Nu nezinu, varbūt tās, ja man paliks pāri dzija, jo es šobrīd sāku jau stresot par dziju vienu, tas, kas merīnā ar zīdu, un mohēru, protams, ko es jau esmu iepriekš teikusi. Tad, ja man tur paliks pāri, nezinu, cik tur man paliks, tad varbūt arī es noārdīšu šo nost un noādīšu kādu raportu uz leju vēl. Izadīšu visu cīk, kā teikt. Skatīšos. Nu, piedurknis droši vien jāmēr, jo piedurknis tur ir tāds pagars, es laikam tik gars tomēr nē, jo, nu, varētu, es nezinu, nu, noteikti šitā man būs piedurknis, man nepatīk īsti piedurknis, ja man tas ir tā kā rudens vēsajiem laikiem, lai tad silts ir rokām, jo man rokas vienmēr ir salīgāks nekā cits ķermeņa daļas rudenī, vienmēr tās pirmās augstuma izjūt, tad noteikti kaut kur tik gars man vajadzēs sadīt. Nezinu, kā viņi stiepsies garumā vai ne uz savu svaru, jo, nu, merīno zīds, jā, zīds tāds, nu, tā smagāka dzīve laikam skaitās, viņa mēdz stiepties, vai tur, un merīno arī mēdz stiepties. Tā kā tā. Tā lūk. Šobrīd ir jāda, tagad ir apmalīts, apkaklīt, un tad piedurknis, jā. Nu, lūk. Kleita, ko es adīju, sāku 1. janvārī, pabeidzu kaut kad māja beigās laikam, ja man tagad atmiņa neviļ, gribēju teikt aprīļa beigās, bet ne aprīļa beigās, ne. Māja beigās, no līnas 100%, un esmu viņu jau vilkusi, gājusi ārā, kā teikt, tautās vedusi, tā man tā mugurpusē tas rakstiņš, teica, sānā rakstiņš, bet man viņa būs laikam, kā teikt, jāsaīsina tā, kā es tagad te varētu parādīt, jo man tas lints, es nezinu, ko es tur tagad rādu, man nav te tādas iespējas parādīt, viņa man ir nostiepusies un ir šobrīd pa garu. Es esmu uzvilkusi tagad gurpes, ar kurām es viņu velku. Man ir tāda apakškleita nopirkta, lūk, gatava. Un man prasās viņu pacelt, jo es biju doma, man šķiet, ka viņa vienkārši stāvot, nu, tomēr ir zem tā sava jau visa lielā svara, pāri puskilogramam ir tomēr nostiepusies. Un man vajag viņu noīsināt. Jo bišķiņ man ir diskomforts ejot, piemēram, kurpēs man te, kur tās sprādzes ir, man mēdz viņa ieķerties tas raksts, un bišķiņ viņa man ir pa garu. Un tāpēc man prasās viņu noīsināt. Lūk, tā. Tā, lūk. Tā viņa viss ir baigi forši, es viņā ļoti komfortabli jūtos, un gan tās karstās, es nezinu, vai es biju vilkus karstajās, kas jau mums te bija šīs dažas karstās dienas, tagad neatceros precīzi, bet, nu, tad, kad es viņu uzvilku, es jūtos ļoti komfortabli viņā. Man tā odarīta ir viskoze, nu, tur poliamīts bišķiņi ir stiepšanās, ja viņa slīpā diegā ir šūta. Tā apakškleitas viņa gatavu pirku. Bet, jā, es viņā
ļoti labi jūtos. Tā viņa man te ir. Nu, es saku, man nav kas nofilmē, man nav te neviens operators, lai varētu man tā te attēlu, kurš varētu, ka man viss tā augumā, man arī nav. Tāpēc es viņu tā, nu, es atvainojos par šādu video kvalitāti, bet man te tā viss augumā, kad nofilmēt, man te tā nesanāk pašai, es nevaru izdomāt, kā es to varu. Nu, lūk, tā kā tā es gribēju parādīt, kā man viņi izskatās.